Labvakar, pēļu lādē! Nu ko, jauna nedēļa ir sākusies, un es jau dienas pirmajā pusē ieliku tādu mazu informatīvu plakātiņu, ka šonedēļ mums radās doma padalīties par kaut ko konkrētāku. Un mēs izlēmām vienbalsīgi ar meitenēm, kurām jau ir pieredze ar šo kompāniju, ar Essence pērlēm, ka tā būs Alvejas tēma. Un šovakar blakus aicināšu Agitu un Skaidru, lai forši parunāties par mūsu ģimenes top trīnieku, kas tad mums ir ierindojies un kāda ir pieredze ar šiem 3 produktiem. Labvakar, meitenes! Labvakar! Jā, tiekamies pēļu lādē, sen jau šādā formātā nebijām, bet man patīk tādi brīvie temati, kad ir ko padalīties, vai ne? Un mūsu pieredze ir lielākā bagātība citiem. Nu ko, Agita, man kaut kā gribās tev dot to pirmo vārdu, jo es jau daudz esmu runājis, es piebildīšu no savas prakses par saviem top 3, bet padalies tu, kas tev ierindojas pirmajā vietā? Sveiki visiem! Gan tie, kas brauc ar mašīnu, gan tie, kas virtuvē gatavo vakariņas, un gan vienkārši tie, kas ir apsēduši un ir paskatījušies, hei, pēļu lādē kaut kas labs, tiešām kaut kas labs. Lūk, ar ko tad pirmdien vienmēr sākās meitenes un zēni? Pirmdien vienmēr sākās ar ļoti labiem matiem. Lūk, es arī piederu pie tām sievietēm, kas ir vienmēr veikalos ir pirkuši, šampuns, kuriem, Dievs, ka tik krāsaināki, ka tik labāki. Es neesmu lasījusi, kas tur ir iekšā. Jo es esmu vienmēr uzticējusies ražotājam, ka iekšā vienmēr kaut kas labs ir. Bet īstenībā, kopš man saved kopā smaržu meklējumu ar tīklu mārketinga Essence Čehu kompāniju, es esmu pateicoties Dacei un visai kompānijai palikusi ir 100 reizes gudrāk. Pirmā vietā noteikti tas ir šampuns, viennozīmīgi. Jā. Tas ir Alvejas šampuns un Alvejas kondicionieris, jo visi mēs gribam skaistus labus matus un lai mati labi aug un lai mati tiek pabaroti. Un, jo mati, normāli viņi jau mainās, viņi krīt ārā, citam aug ātrāk, citam lēnāk un citam šķiļās matu galiņi. Vēl man bija ļoti svarīgi, lai šie produkti būtu arī vidē draudzīgi. Lai viņi būtu arī, nebūtu testēti uz dzīvniekiem, jo es esmu vidas mīle, un es gribu šo planētu saglabāt vēl citām paudzēm, un man ir svarīgi, kur paliek arī viss tas, ko es lietoju, protams, jā. Lūk, un lietojot Alvejas šo te šampūnu un kondicionieri, mani mati aug kā traki, labā nozīmē. Katru mēnesi es varu nogriezt līdz 5 centimetriem. Jūs padomājat, tas ir normāls gabaliņš, tā viņa aug. Reku atkal ir izauguši, man liekas, nesen es te nogriezu. Un man frizieri arī atzīst to, ka tiešām katram cilvēkam ir jāatrod savs šampūns labākais. Nevar mētāties. Tikko gribēju, Agita, piebilst, ieguvēja ir arī frizieri ar taviem veselīgajiem matiem, biežāk ciemos nāc. Jā, es viņai vienmēr paprasu, kādi ir mani mati. Viņa saka ļoti veselīgi, ļoti sabaroti, ļoti skaisti, bet viņi tādi vienmēr nav bijuši. Man ir bijuši arī dakšiņas matu galos, un tad es pat esmu viņus šņikājusi, vēl kādas tur metodas izmantojusi, pētījuši šampūnu sastāvus, un, protams, ka es sapratu, ka, daudzos šampūnos ir bijis iekšā dažādi parabēni, ftalāti, un Essence piedāvā tādus produktus, kuros tas iekšā nav. Un galvenais pagājušā, tikko šī vasarā mēs bijām Čehijā, mēs bijām ražotnē Farm 2, kur šos te produktus arī starp visiem citiem ražo. Protams, ka viņi ražo daudzām aptiekām dažādas pasūtījumus, un vēl tā tad uzzināja to, ka te ir lieliskas saturvielas, kas tiek iepirkts arī no Vācijas, un lielisks produkts rezultātā. Jā, tas tikai nostiprina pārliecību par to, cik labs produkts ar adekvātām cenām es lietoju. Par Alveju jau es vispār nekomentēšu, tur visiem skaidrs, ka tas ir universāls augs, gan tas, kas aug manā puķu
puķu dobē, puķu podā, gan kur nu vēl, kur kompānijas iepērk šīs alvejas un gatavo. Paskatījos arī, ka cenas ir ļoti pieņemams Essence kompānijai, kā aptiekā pērkot, protams, ir jāceras arī par nodokļiem, ko mēs maksājam un vispārējo. Bet par to šodien, protams, nav runa. Runa ir par skaistiem matiem. Un man viena kolēģi arī regulāri pērk šo šampūnu, un viņi saņēma vienmēr kompliments, tev mati ir kā nokrāsoti. Jā, viņai tagad skaidra ir tāda matu krāsa, drusciņ tāda, viņa arī tādas krāso, brūnganīgs, ļoti skaists, un lietojot šos te Alvējas šampūnu ar kondicionieri, tiešām viņi noņem to nevēlamo pigmentu nost, viņi noņem, jo mati, cits mazgā 2 reizes nedēļā, citam katru dienu jāmazgā, cits saka, es ar mēnesi nemazgāt. Var, protams, jā, bet mats ir jāiztīra, galvas ādi jāiztīra, jāsabaro. Lūk, un tad mati pārklājas tā kā šorīt ar skaistu plēvīti, cilvēku acīm redzama, jūs redzat, cik man skaisti mati. Un man atkal sveicina frizieris, jo tāds baigi garās Jāņa vizes es negribu audzēt. Lūk, tas ir numur 1. Jā, es vēl pie šī gribēju arī padalīties un pajautāt, kā tu pati savā praksē tu varētu lietot, piemēram, tikai šampūnu bez kondicioniera, jo manā praksē man ir gari mati, un es nekādā gadījumā nevarētu iztikt tikai ar šampūnu, jo šampūns, es esmu sapratusi, attauko, noņem to stauku slāni, tu jūti ķirkstiem mati no tīrības, bet tomēr barojošais efekts tā, lai viņi piepildīti mati būtu, ir kondicionieris vajadzīgs. Man ir bijuši klienti, kas spītīgi, nē, man tikai šampūnu, un es nevaru gluži ieskaidrot, bet paskaidrot, tiešām tev otru arī vajag, pat ja īsi mati, ir jāpabaro mats, nepietiek ar to, ka tu viņu izmazgā, attīri, un tas arī viss ir jāpabaro, jo visur kondicionieris. Man ir viena meitene, kur mācās 9. klasē, un viņa nāk pirkt tieši kondicionieru pie manis. Viņai ir matu struktūra tāda tieviņa. Man jau tādi saucamie zirga sāri, tādi rupji, tādi mati paši par sevi. Un viņa tieši tā kā tu saki, viņa nevar ne ar ko izķemmēt, un viņa ir atradusi, ka šis ir viņas matiem labākais. Jā, un par to es tikai priecājos. Jā, par to es priecājos, ka katrs cilvēks atrod labāko. Es pilnīgi lietoju, es nevaru arī bez tā, man patīk tomēr, ka, lai arī šis satur kokoseļu, jā, lai arī viņš satur vēl kaut kāda eļļa, te bija 2 eļļas un ļoti labu uzputo, jā, tomēr tie mati netiek sapildīti. To sapildīšanu veids kondicionieris. Jā, un viņš aizsargā matus. Daudzi, ko dara no rītiem, fēno. Es, piemēram, šorīt nefēnoju. Tas ir karstums, tas ir trieciens. Mati būtībā ģīpst. Jā, viņi, visi kājas pa gaisu, jā. Bet, ja ir šitas kondicionieris, viņi tiek aizsargāti. Jā. Un tāpat tici man, Agita, es esmu no tām, kas it kā liekas varētu atļauties izžāvēt tā, kā man viņi žāvējas, bez jebkādām ierīcēm, bet man dabīgā veidā žāvējot, man viņi tad pūko ļoti pūkaini, visādi skruļļaini, un man nepatīk, kā es izskatos. Tāpēc fēns man ir, un bieži vien arī reizi nedēļā taisnotājs, ja es gribu iztaisnot matus, bet speciāli pirms tiešēdes, jo bijām ieplānojuši par sarunu par šampūnu, es pārbaudīju tieši par Alvējas, ja, vai man ir šīs te dakšiņas, ja, jo pēdējo reizi kaut kad septembra sākumā biju, jau laiciņš pagājis, daudz žāvēju, taisnoju, kā tad ir mani matu gali, un nav šo dakšiņu meitenes, nav. Ar visiem taisnotājiem fēniem, tātad es rūpējos par šiem matiem ikdienā, un viss ir kārtībā. Es arī lietoju šos šampūnus. Tikai krāsotiem matiem, jā. Kondicionierim ir tas uzdevums tiešām aizsargāt matus jebkuros laika apstākļos. Un es to arī visiem iesaku atrast sev labāko, jā, nevis krāsaināko. Un arī smarža. Smarža ir ļoti neuzbāzīga, ļoti
patīkama, vienmēr tāda, nu, tā kā mazliet pēc pavasara, mazliet pēc Ziemassvētkiem, bet īstenībā tā smarža. Dabas smarža, manuprāt, arī tur jūtās. Jā, mēs radām. Un noteikti ir tas, kas stimulē matu augšanu. Es arī piederu tiem cilvēkiem, kam mati izkrita zināmas slimības dēļ pārslimojot. Man tā, kad cālim te sāka augt spuras, es domāju, āk, Dievs, nu es sprādzīti sāku spraust, ja? Man visas spuras sen ir izaugušas. Viņi saka, tev ir jaunie mati, jo vienbrīd frizieri teica, ja mati paliek vidēji plāni. Un tagad viņi teica, rudenī mati ir atgriezušies vietā, jo mati aug mums. Tā kā rūpējamies par matiem, un ja tu neesi pamēģinājis kāds, piemēram, Skaidra varbūt nav pamēģinājusi, vai vēl kāds, kas mūs klausās, droši. Es lietoju 2 gadus bez pārtraukuma. Man nav vairs citu šampūnu, es arī negribu eksperimentēt. Priekš kam? Es pilnīgi piekrītu, Agita, tavam teicienam, jo man šitie produkti arī ir ļoti iecienīti, un es tagad, kopš iepazinu Essence kompāniju, arī mazgāju tikai ar šo šampūnu baltu. Jā, un ļoti forši viņi ir, un katram tiešām jāatrod savējais, un tas arī, tev atved mājās, kā jau vienmēr kurjers, un tev atkal paliek laika kaut kam citam. Starp citu, Agita, es arī gribēju piebilst, ka var gadīties arī tāda prakse, ka kādam arī neder, lai cik mums pašām ir fantastiski. Man ir bijuši cilvēki, kuriem alvējas šampūns nederēja, bet CBD, kas ir ar kaņepju bāzi, perfekti, jā. Tā kā tiešām jāsaka, katrs atrod savu, bet ja nepamēģinās, neuzzinās, vai tas ir tavs vai nav tavs. Agita, mēs iedosim vārdu, lai Skaidra ar savu top 1. produktu padalās, un tad mainīsimies. Pie 2. produkta iesim, lai tāda dažādība būtu. Skaidra, kas ir tavs numur 1 no Alvējas līnijas? Jā, sveiciens visiem šī vakarā. Jā, mans top produkts tā, es mēģinu nofiksēt, bet man nesanāca. Laikam zinu, kas tas ir. Jā, rekā, tas ir labāk, tas sanāk. Jā, Jā, tas ir aloe vera dzeramā želeja. Jā, protams, ka mēs katra laikam no rīta sākam to dienu ar glāzi ūdens. Bet ūdens ir ūdens, bet ja mēs pievienojam ēdam karoti vēl šīs burvīgās želejas, tad tas ūdens pavisam savādāk garšo. Tas ir viens. Un otrkārt, tas, protams, arī vērtība tam ūdenim pieaug. Ja? Un aloe vera satur tā 96% laikam bija. Ja? Tas ir kvalitātes simbols. Tas nav gluži satur pašu alvēju, bet tas ir kvalitātes. Tātad, kā alvējas, tas, apstrādes process ir ļoti, tuvu 100% sanāk maksimums, kas var būt. Tā kā 99,9, tas 0,1 vēl atstāts. Vēl palika mazliet, jā. Bet, želeja ir tiešām ļoti laba, un pirmkārt viņa arī ir ļoti garšīga, jā, jo man pašai pat dažreiz liekas, es varu to pašu ēdam karoti paņemt, un vienkārši apēst no rīta, ja? Bet par cik, ja mēs lietojam uztura bagātinātājus, tad mums ir arī jādzer ļoti daudz ūdens, ja? Un es domāju, ka tas ir daudziem, ka tā ir diezgan tāda liela problēma, un man arī tā ir, ka es nedzeru tik daudz ūdeni, kā vajag. Bet kopā ar šo želeju burvīgo, tas man atkal disciplinē, un es mazliet tomēr vairāk to ūdeni lietoju ikdienā. Jā, es uzreiz piebildīšu par to ūdeni. Ja kāds šeit ir arī tāds kā mēs ar tevi, kurai grūti to ūdeni dabūt iekšā un to pašu alveju dzerot, uztaisiet remdenu, ne karstu nekādā gadījumā, jo ar karstu tā alveja arī zaudēs savu vērtību, bet remdenu, ne augstu. Ja es arī piefiksēju, ka augstu ūdeni es nevaru iedzert. Pat ja tā ir vasara, man remdenu vajag. Tad tas remdenums tāds kā buljoniņu kaut kādu es ēdu, un tad tā pašai arī gribās līdz galam to glāzi iedzert. Bet ja augstu malko, tad var neizdzert to visu glāzi. Tā kā ieteikums siltu ūdentiņa dzert.
Jā, piekrītu, Daci, tā tas ir. Jā, nu es istabas temperatūrā un jau pieceļoties no rīta, izkāpjot no gultas, dažreiz varbūt vēl ar acīm ciet, peldot uz virtuvi, un es saprotu, ka man pirmais, kas man ir jāizdara, jāiedzer šī želeja. Nu jā, un ko tā želeja dod? Tātad viņa sakārto mūsu organismu un dod enerģiju arī dienai. Tāpat viņa normalizē cukura un holesterīna līmeni asinīs, jā, kas ir ļoti svarīgi. Stiprina imūnsistēmu un arī palīdz samazināt stresu. Jā, jo man bija arī viena kliente, nevis bija, bet ir viena kliente, kur viņa saka, klausies Skaidra, bet es kā sāku dzert to alvejas želeju, man tāds miers iestājās. Jā, tātad viņi arī nomierina mūsu nervu sistēmu, sakārto, jā, un es arī parasti iedzeru želeju un pusstundu, protams, kafiju nedzeru uzreiz, jā, lai tā alvejas želeja mums tomēr iedarbojas organismā. Skaidra, varbūt tas ir saistīts ar to faktu, ka mūsu zarnas ir otrās smadzenes, un ja mēs sakārtojam zarnu traktu, tur arī mieriņš iestājās. Varbūt jā. To saistīts. Jā, tā arī varētu būt, jā. Nu jā, kā es lietoju alvejas želeju ar āboliem un asaju ogām, jā. Skatās mēs visas. Jā, tas laikam ir mums tāds iecienītāks, bet mums vēl ir divi veidi. Man nav par rokai, protams, ir ar C vitamīnu. Es domāju, ka nevienam nav jāskaidro, cik ir svarīga C vitamīna deva mums katram organismā, jā. Jo C vitamīns arī kolagēnu mums palīdz organismā, jā, veidojas. Un trešais veids ir ar vīno kauliņiem, vīno kauliņu eļļu, jā. Un tas ir vīno kauliņu eļļas želeja ļoti palīdz sievietēm pie menstruālām problēmām, jā, ja ir cikls neregulārs, tas sakārto to visu darbību, jā. Ja ir tas menstruālais posms tāds sāpīgs, viņš arī tomēr nomierina. Tātad vērtība ir vienreizēja šiem produktiem, jā. Var lietot vienalga kuro veidu, kuram kādu garšo labāk, jā. Bet es, kā jau teicu, ka man ir šitā no laika gala ir iecienīta ar ābolu un asaju ogām, jā. Bet, nu, katrs var izvēlēties, kas pa katram labāk garšo un patīk. Redzi, Skaidra, to es tā saprotu vairāk vienkārši profilaksē, lai vieglāk ūdeni malkot no rītiem, tāpēc arī papildināju savu ikdienu ar šo produktu. Man atkal bija nedaudz savādāks mērķis, kāpēc ieviesu šo. Kāpēc es gribu iestripināt, jo man ir top 2. Jā, top 1 man būs cits, bet es uzreiz padalīšos ar savu pieredzi. Man ir vairogdziedzera problēmas. Līdz ar to arī reizi pusgadā ir analīzes un viss kaut kas, un pēc otrā bērna, it īpaši pēc otrā bērna, man cukura problēmas bija uzradušās grūtniecības periodā. Un līdz ar to, ir jāuzpasē, jo tas, kas bija grūtniecībā, var kādā mirklī izlīst, un beigās es secināju, ka man pie tā ir jāpiedomā, jo izrādās no tēta puses man radu lokā vismaz 3 vai 4 cilvēkiem ir cukura diabēts, un tas var nodoties pa līnijai. Un ja es nedomāšu vispār par šo tēmu, bliezīšu iekšā cukuru, saldumus, kūkas un neuzpasēšu to, ja, man tas var radīt problēmas, ja manam tētim ir cukura diabēts. Un līdz ar to, par cik tu Skaidra minēja, ka mazina un kontrolē to cukura līmeni, holesterīnu, tieši šo veidu es izvēlējos, lai šo uzturētu sev kārtībā. Jā. Arī es iekļauju rīta rituālā vai citreiz pat pa dienu. Es teikšu, kā ir, man negluži vienmēr sanāk no rīta, jo pirmais, ko es stiepjos aizvērtām acīm ir kafija, bet neīsi pēc tam, kādos 10, 11, man gribās riktīgi pēc nakts padzerties riktīgi lielu glāzi ar alveju, jā. Tā kā foršs produkts, un es arī profilaktiski ik pa laikam, nav, ka visu laiku lietoju, izdzeru, atkal pauzīte, izdzeru, atkal pauzīte, un šobrīd mēs abi ar vīru lietojam. Viņam varbūt enerģijai vairāk, arī jo maskustīgi nav gluži tāds baigi aktīvais dzīvesveids, tāpēc arī vajag attīrīt organismu no visas sliktā. Vēl ko gribu piebilst, ka
Jā, mazliet vēl gribēju piebilst to, ka mums šis produkts vispār kompānijai ir ļoti pieprasīts, jā, jo ir ļoti bieži tādi gadījumi, kad vispār noliktavā nav produkts. Rindā stāvam, rindā gaidam. jā, un tad mēs gaidam, jā, un tāpēc es arī pati jau uzreiz man rezervīti stāv, jā, jo es esmu piedzīvojusi to, ka man bija aptrūcies. Un kad mēs braucām, kā jau Agita teica, uz Brno, uz ofisu, ja, un tad mums bija tāda iespēja Latvijā nevarēja iegādāties, un tad tur varēja iegādāties šo dzeramo burvīgo želeju, un tad es varēju iepirkties gan sev, gan arī klientiem, kas jau gaidīja ar nepacietību. Tātad, jā, tas jau arī ir viens no rādītājiem. Šajā faktā, zini, kas ir labākais? Tātad mums vajag šo produktu, jo, kad pārtrauc lietot, jo es esmu piefiksējuši pa 4 gadiem, ir produkti, bez kuriem es varētu iztikt, viss ir kārtībā, bet ir tādi, ka tu ar savu dzīves ritmu, ar stresu, ar visu ikdienas ēšanu ir neatņemama sastāvdaļa, un es teikšu godīgi, alvēs žele ir viena no tām. Pārēšanās kaut vai notiek šašliki vai tur kāda svētku svinēšana, atkal es ķeros pēc alvēs želejas. Profilaktiski ūdeni dzeram, atkal man alvēs želeju prasās. Nu tiešām bez viņas ir pagrūti, manuprāt. Jā, tiešām piekrītu tev, Dace. Agita, droši. Jā, tad jau es ar uzreiz par šo te alvēs dzērienu, jo tas arī ir iegājis man tāpat kā jums. Un kā jau cilvēki ir teikuši, visam viņš strādā. Tieši tā arī ir. Un vasarā, es katru vasaru eju analīzes pie savas dakteres, ģimenes ārstes. Man ir svarīgi paskatīties kopu ainu uz holesterīnu, uz cukuru, uz iekaisumiem, vairogdziedzeri, to, ko arī uz D vitamīnu, to, ko katrs normāls cilvēks iziet. Lūk, un man ļoti patīk tas dakteres jautājums šī vasarā. Ko tu, Agita, dzer? Es tā sastingu, nevarēju saprast, kas tagad būs. Viņi saka, ļoti labs holesterīns, ļoti labs. Un tad es teicu, ka es dzeru alvēs dzērienu. Jā, es neko citu nedzeru. Jā, man nav vajadzības dzert neko citu, bet es saprotu, ka šis ir lielisks tīrītājs, lielisks škrubis, lieliski uztur mūsu to vēdera zarnu traktu, palīdz noškrubēt, jā, tiešām mazina tieksmi pēc saldumiem. Mums ir bijuši arī cilvēki, kas mērķiecīgi izgājuši tūres un pat ir notievējuši, palīdzot šiem te produktiem, protams, un pielietojot sportu, protams, un vēl diezgan daudz ūdens dzeršanu. Agita, man liekas, tu perfektāk nevarēji pateikt organisma skrubis. Kur vēl ideālāks noformulējums? Jā, un tas dakterei patika analīzēs, jā, un es viņu varbūt vasarā tik daudz nedzeru, bet tagad atsākoties rudenim, es atkal domāju par sevi, un tieši man vajadzīga enerģija, un man diena paiet manā darbā, skolā. Tā ir enerģiska, pilna ar jauno paudzi, visādi projekti līdz pat vēlam vakaram un vēl citas darīšanas, lai nebūtu tā, ka es izlaižu garu. Man vajag kādus uzturu bagātinātājus, un tā ir mana izvēle. Un vēl sievietes mīļās. Kādu dienu es pamodos ar ļoti lielu karstumu. Es domāju, ka es esmu Āfrikā. Es beidzot zināju, ko raksta žurnālos par sieviešu karstumiem. Tas bija sveiciens menopauzei. Jā, par ko sievietes dažkārt nemaz negrib runāt, vai dieniņās pasarg Dievs, man kauns, vai kas tur ir. Šitie ir superīgākie, jā, jo aizejot pie ginekologa jums ieteiks 10 variantu, un kuri varbūt nederēs neviens vai derēs visi. Man līdzēja šitas, jā, tad, kad tas nedaudz tā iezvanījās. Un arī viena kaimiņiene saka, ka tikko nelieto karstumviļņi atgriežas, jo viņai iet menopauze 2. gadu, un tātad menopauzes karstumviļņi atgriežas. Viņa saka, ātri pasūt man, es turpinu. Man prieks, ka cilvēks ir atradis to, kas viņam ir vajadzīgs. Jā, jo piedāvājums ir ārkārtīgi liels. Tāpēc pamēģini skrubēt arī tu.
Jā. Agita, bet tieši šis veids ar āboliem un asajogiem? Jā, ogām? viņi lieto tikai šito, jā. Nevis Īstenībā arī ar vīnogām meitenes droši, jo Droši viņi it kā pārklājās. Tas ir viens pats ar C vitamīnu, viņš vairāk jaudīgāks uz to, ka ir daudz C vitamīna. Vīnogu ekstrakts ar sieviešu veselību vairāk saistīts, līdz ar to arī menopauzei der, bet tas trešais vēl klāt paķer iepriekšējam, jā, ar vīnogām, kas ir vēl paķer klāt šo te cukura un holesterīna kontrolēšanu. Bet pamats līdzīgi, ka attīra, detoksicē ir visiem trim. Jā, tā ka vienkārši mēs pielāgojam katram savu, bet par menopauzi, Agita, es tev piekrītu, par ko kaunēties. Tas ir dabas neatņemams process, tā kā mēs esam iedalīti sieviete un esam vīrietis, un tur neko nevar izmainīt, un ar to ir jāsadzīvo, vai ne? Tā jau arī ir, jā. Tā kā lielisks produkts un lielisks dāvans sev vai citam. Tā ir, un tu ļoti pateici, labi, detoks. Ja daudz iet detoks programmas tādas, grib tā kā attīrīties, ar ko sākt, ko paskatīties, Essence, man liekas, piedāvā super programmas, ja, un manuprāt, tas, ka mēs esam tikušies arī ar šiem speciālistiem mūsu ofisā, jau es biju 2. vasaru aizbraukus, un es braukšu atkal un atkal un atkal, tur vispār nav ko runāt, ja, jo tad, kad tu tiecies ar šiem produktu izstrādātājiem, zinātniekiem, cilvēki, kas ir eksperimentējuši, noveduši to līdz patērētājiem, viņiem mirdz acis par savu lietu, viņiem tur pārklājās ķīmijas formulas un viss kas, ja? Bet man jau interesē tikai sastāvs. Viņi ir foršie, viņi ir ģeniāli vienkārši šie cilvēki, ko es esmu iepazinusi, un paldies kompānijai, ka viņi ir aicinājuši, un mēs esam, paldies Daci, ka mēs esam braukuši, un jābrauc atkal. Jā. Un jūs brauciet līdzi visi. Vienreiz gadā aizbraucot pietiek tas lādiņš, un ko gribas arī dalīties pa gadu līdz tam nākamajam braucieniem. Katru vasaru, katrā braucienā mēs redzam arī kaut ko citu. Redzējām ofisu vairāk atjaunoto šovasar, tad atkal ražotni, pili nebijām redzējuši, visu laiku kaut kādas pārmaiņas, jā. Nu, ko, meitenes, padalīšos es ar savu pirmo top produktu, jā, nu, teiksim, otro, jo šis jau arī bija top 3-niekā. Es domāju, ka jūs arī piekritīsiet, nu, šis produkts, manuprāt, nav neviena tāda situācija ģimenē, kur nenoderētu. Jebkurš alvējas teiks, vai bērniem, kas ir versija, vai klasiskais, manuprāt, man ir glābis, nu es pat neskaitīšu, jo tas ir gan apdegumi, gan sasitumi. Man ir 2 bērni, jau visi zina, jā, un puni pierē, un tik līdz kāda pumpiņa mammu, kur ir sprejs, visu laiku mums tas ir par rokai. Loģiski tagad atkal tāda intensīvā vējainā sezona, lietainā, kad no istabas iznākot ārā, krasa temperatūru maiņa, īpaši ziema tuvojas atkal, jā. Man ir arī kaklā. Es nedrīkstu varbūt reklamēt šādā veidā, jo aprakstā vairāk ārīgai lietošanai, bet sastāvs ir no dabas, tur nav ķimikāliju, un iepūšot kaklā mēs taču neizdzeram viņu, vai ne? Mēs apklājam savu gļotādu un viņu pasargājam. Nav tā, ka mēs rijam tur, ēdam karotēm, ja? Mēs iesmidzinam un aizmirstam, un līdz ar to es ar kakla sāpēm lietoju. Vēl manā praksē šis produkts ir līdzējis atkal. Es esmu ļoti uz vējiem jūtīga, teikšu, kā ir. Un man, ja tik līdz ir tikai kapucis, nav kādā reizē cepure, viss man šeit te pie ausīm ļoti dur. Tādas izteiktas durošas sāpes. Un es atklāju, ka uzsmidzinot uz vatas diska, es šeit ausī iekšā ielieku, un vienkārši jūtu tāds sākas sildošais, kņudinošais efekts, un man sāpes mazinās. Arī tas nav rakstīts instrukcijā, bet ja man palīdz, es sev sliktu nenodaru, ja, ka es šeit vienkārši pjausu. Ja kādreiz mēs bāzām, kā saucās tas tāds, riebīga augs bija tāds, ka es atceros bērnību, omīte iebāž ausī. Rānīte. Ausu puķe tā saucamā. Tautas valodā saka, bet es nevaru, ka atceros, man no bērnības likās, ka tur kukainis dzīvo un škrubina to ausi. Tāda sajūta bija, bet šeit vienkārši ielieku, sasilda man austiņu un atlaiž to sāpi, jā.
Nu, nerunāsim par ādas problēmām. Pat tik tālu, ka ir pūžņojošs, ja kaut kāda rēta, ja, nu, palīdz sadziedēt. Tas tiešām ir dziednieks no dabas. Precīzāk pat nepateikšu, tiešām dziednieks no dabas visādām ādas problēmām, sasitumiem, pušumiem. Meitenes, jūs arī lietojat šo produktu? Kādās situācijās jūs paglābis? Es te varu pastāstīt, man, teiksim, ir tāds četrkājains draugs, jā, kurš mūždien mīl ielaist savus nagus. Man tās rokas vienmēr ir sastrāpētas un asiņainas. Un tad, kad viņš ieskrāpē, es parasti uzreiz uzpūšu šo spreju. Man pirmkārt tā asiņošana apstājās, jā, viņš aptur asiņošanu. Nu, un tad vēl attiecīgi virsū uzlieku Bosfēlijas kāju krēmu mūsu burvīgo, jā. Un tad attiecīgi tie arī visi skrāpējieni krietni ātrāk sadzīst. Un starp citu, kaķu nu, tās vietiņas, man liekas, arī no tautas dzirdēts, ka lēni dzīst. Ja suņā tur kaut kādi ātrāk, tad no kaķa diezgan sāpīgi un nepatīkami. Jā, tas man ļoti ātri tomēr sadziedē. Tas ir viens variants, kuras esmu pielietojusi, un otrs arī, kā jau Dace pieminēja, pie apdegumiem, jā. Es biju arī cepot kotletes vai nezinu ko, bet, nu, respektīvi biju apdedzinājusies, ja, un es arī uzreiz uzpūtu spreju, un man nebija ne tūznas, ne apsārtumā, ļoti ātri uzsūcās tas. Nu, jā. Jā, es varu piebilst, es tam visam, protams, piekrītu, un es zinu sievietes, kas mitros iepūš Always spreju. Un tad žāvē mati ir tā kā pēc frizētavas, jā, bagātināt, un arī tā kā viņi ļoti skaisti veidojas, arī Alvei palīdz veidoties, un es zinu arī sievietes, kas vasaras karstajās dienās viņa izmantoja arī kā atvēsinošu ķermeņu spreju, arī tā izmantoja un ļoti patīkami bija. Pierreiz apdegumi, ja jau vasaras laikā, vai ne? Ja pārsauļojamies fiksi uz pleciem. Jā, ienāk no iekša, no āra, viņi saka, nemaz negaida, vai kaut kas tur būs vai nebūs, izpūš ideāli. Jā. Nu, tiem, kas taisīs vainagas tūlīt adventes, lieciet uz galda, jo pates arī tājas advents vainagas, un pagājuši gadu turēja visu laiku uz galda, jo tev visu laiku kaut kas tomēr no karstās līmes pielīp, un tad ir au, un tad ātri piš. Zināt, ja nebūtu šī spreja, man iespējams būtu daudz mazas kaut kādas čūliņas. Tur nekā nebija. Jā, es meitenes izlasīšu arī, kāds grupā ir nokomentējis, jā. Always sprejs palīdzēja manam jaunākajam dēliņam, kad izkrita pirmais zobiņš, bija neliela asiņošana, uzpūtu spreju un asiņošana drīz vien mitējās. Piekrītu, tieši kā Skaidra teica, šo te asiņošanu palīdz apturēt, un ja tās vaļējās rētas, kā mani bērni vasarā ceļgali vienkārši norauti, teikšu, kā ir, jā, nu tad tur fiksi pūt un atkal ar vatīti fiksi papūt ar vati, perfekti, tiešām perfekti. Jā, paldies, Agita, par ieteikumu. Es arī pamēģināšu pie veidošanas iepūst matus. Starp citu, jā, visiem matiem sieviete, vai ne, Agita lietoja, arī ieveido matus. Jā, ļoti skaisti, brīnišķīgi. Jā. Nu ko, kāds tad, Agita, ir tavs stāsts? Tu cik tu produktus nosauci? Divus? Trešais kāds tev būs no Always sērijas? Nu tad, trešais ir, protams, Always krēms, kurš ir tikpat kā beidzies. Vari parādīt tukšu. Gan rīzi tukši, jā, un jāsūt atkal, jo es jau biju pasūtījusi, un es dabūju pārdot, jo man tik lūdzās, ka produkts ir ļoti labs, un man ļoti patīk nesen arī kāda sieviete vienkārši staigāja ar krēmiem sejas un teica, nu, piemēram, viņa vienkārši staigā, skaists krēmiņš, jā, skaists iepakojums. Un tagad sākam skatīties, kas tad tur ir tā skaistā iekšā.
Nu, lūk tā, un tad, kad es paskatījos, kas ir Alvejas krēmā iekšā, un tas ir arī bestsellers, es tam pilnīgi piekrītu, tas ir labākais. Un ja jūs gribētu izskatīties labi 100 gados, 90, 80, 70, 60 un arī tagad, jums ir jālieto katram tas, kas dod tādu triecienu devu, nu, iekšā vismaz 3 slāņos ādai. Un tam mūsu tieši Alvejas krēmam un arī citiem krēmiem viņi ir iekšā. Viņi ne tikai mitrina, man ir ļoti svarīgi, lai tā āda izskatās labi, lai viņi ir, teiksim, arī tā hilorina skābe, viņi iet vēl dziļāk iekšā šūnas, ja? Tur pabaro un dara savu. Visādi šie ekstrakti, kas ir, protams, arī iekļaut kā argāna eļļa. Burkītis, foršais, svaigulītis. Jā, un, protams, ka tas viss ļoti dziļi pabaro, mitrina, un galvenais āda nespīd. Es neesmu tā, ka izrauta caur nivejas buņģu. Treknums nav tāds izteikti, jā. Nav, jā. Ādu paņem visu, ko viņi paņem, un kādreiz, ja man ir kolēģi vienotri prasījusi, ko tu lieto, ka tik labi izskaties, kādu tonālo. Nu, kādu tonālo? Nu, cik tad man nav tik daudz laika no rītiem vēl tonālos lietot, jā. Jāmēģina ir meitenes tikt galā ar labām lietām, un tas ir tas trešais, protams, viņi visi ir vienādi svarīgi. Agita, zini, kā es vēl viņu uztaisu vēl bombīgāku efektu šim kremiņam. Man arī šobrīd ejošais tieši Alvejas, bet uz ziemu iespējams, briedīši atpakaļ uz barojošo, tas ir kolostrum pirmpiena krems, bet šobrīd man ir iesākts un noteikti izlietošu. Tad es ņemu talkā mūsu pazīstamo bakučoleļu, un es nevis apakšā kremiņam, bet es šeit paņemu, cik es zinu, aptuveni man vajag to kremiņu sejai, iekšā iejaucu bakučolu un tad uzklāju. Ai, meitenes, vienkārši sevi slutināšana. Tā arī var darīt, un es arī esmu pamēģinājusi, tā arī ir ļoti labi. Jā, ļoti labi. Ir jāmīl savā āda, ja gribam izskatīties. Jā, un ilgstoši labi. Kāds varbūt saka, vai ne, oi, veikalā es varu nopirkt lētāk, jā, visu, ko var veikalā lētāk nopirkt, bet ja tā parēķina, cik ilgi man tas krēms iet, un tu sadali viņu uz tām dienām, uz tiem mēnešiem, jā, praktiski, visu vasaru gāja, tagad ar visu rudeni, jā, praktiski, viņi var lietot, man patīk, ka viņi var lietot rītā un vakarā, man nevajag kaut kāds 2 bunduļus nesāt, un tā es aizmirstu par nakti, notīru seju un aizēju gulēt, no rīta tā kā savītusi pujene jūtos, un kur tad mans krēmiņš, reku, viņš tur ir palicis. Tas ir ideāli, ka Essence radīs vienu sievietei, un man nav arī ceļojumos braucot, jāņem ļoti daudz šī te kosmētika līdzi. Jā, tā kā lielisks dāvana sev un citam arī, protams, jā. Es varu piekrist, ka tas ir bestselleris, jo ne tikai mūsu Essence meitenes ir dalījušās, ir arī, kas klienti ir ņēmuši un sajūsminās, jā, jo atsauksmes ienāk tiešām labas. Kaut kurš, man liekas, pat par kaut kādiem vai pigmentācijas pleķiem uz sejas ir teicis, kā arī, jā, uzlabot to struktūru un mazinās. Āda paliek tāda stingrāk, viņi savelkās, viņi arī konturējās, jā, un viņu arī var tā diezgan labi līmfu pamasēt arī, jā, tad viņš arī pakļaujas, tā kā tu teici kopā ar bakučolu, jā, tad ļoti labi vakarā paslidināt var. Un gošu akmeni vēl komplektā paņemot, visu linku iedzināt. Ja neslinkojam un lutinam sevi, tad arī izskatāmies attiecīgi. Vai neaizmirstam, jā. Kas cits mūs lutinās, ja ne mēs pašas meitenes? Skaidra, kas ir tavs trešais tops no Alvejas? Tā, trešais es varbūt abus divus apvienošu. Jā, pastāsti, zobu kopina. Tas ir tie līdzekļi, kas ir mutes zobumam un zobiem, jā. Ja jūs meklējat zobu pastu, jā, es arī ilgi meklēju, nevarēju atrast, kas man tā viss pilnībā apmierina, es esmu atradusi Alvejas zobu pastu, bet parasto pastu, jā.
Tev ir ar oglīti, ja? Nē, Nē, šī ir parastā, bet vienkārši jaunais dizains, tev vēl no iepriekšējās. Bet nu jā, man jau tas pavisam iet uz beigām, būs atkal jāsūta, jā. Jā, ļoti laba zobu pasta, jā, viņa arī satur 50% sastāvā ir alveja. Jā, un ļoti labi iztīra zobus, jā, un tāda ļoti patīkama sajūta mutē ir, jā, ka zobi tiešām ir tīri, iztīrīti, jā, jā, un kas vēl ir svarīgi, ka viņa nesatur floru, jā, jo kāpēc tas ir svarīgi, jo tomēr tas flors mums arī tiek uzņemts arī uzturā pietiekošā daudzumā, jā, un nav vajadzības, lai mēs tur vēl liktu iekšā uz saviem zobiem un to floru pārāk daudz uzņemam organismā. Lūk, tā ir zobu pasta, un tā ir vēl mums ir ļoti jauks skalojamais līdzeklis mutes dobumā. Jā, arī ar alveju un melones vai ar melones garšu. Jā, aizmirst pēkšņi ar kādu garšu. Melones garšu. Viņš arī tāds ļoti antibakteriāls ir, jā, un mutes dobums ļoti patīkams, tāda sajūta, garša mutē paliek. Jo man baigi patīk, teiksim, ja es izmazgāju zobus ar zobu pastu rītā vakarā, jā, bet pa dienu, teiksim, pēc kafijas, teiksim, otrās vai pēc pusdienām, es izskaloju vienkārši, ja? Un attiecīgi tas viss izskalo, izņem atlikumus starp zobiem, kas ir sagājuši, ja? Un mutē ļoti patīkamā tāda garša, pēcgarša, tā ka man arī tie ir tādi top 2. Nu, redz. Man piebildīšu arī, ir abas zobu pastas, man ir abas, paskaidrošu, kāpēc. Šo te melno ar oglīti un vitamīnu B12 es izvēlos viena iemesla dēļ. Pirmkārt, jo aktivētā ogle balina zobus, jā, un manā vecumā jau dzerot kafiju, krāsainās tējas un dzirkstošos kādus kolas, šad tad pagrēkoju, nesu jau, kā saka, tāda, kas nedzer neko no krāsainajiem dzērieniem, līdz ar to zobi bojājās, un man liekas, to balinošu efektu man vajag, plus zobakmens man ir izteikti, un līdz ar to visu saliekot, un nerunājot jau par vitamīnu B12, kad es palasīju, ka izrādās jau caur kakla gļotādu viņš var uzsūkties, nevis vienkārši uztura bagātinātāja veidā, bet pat zobu pastā ir pievienots, jā. Nu, kur vēl labāk, jo B grupas vitamīni arī mums ir svarīgi. Nu, lūk, tāpēc mēs ar vīru šo lietojam, bet kādu laiku nebiju nopirkusi parasto, to, ko tu skaidra lieto. Un nonācu pie secinājuma. Bērniem nopirku, kā saka, vienkāršo veikalu, es neatceros nosaukumu, vai tas bija Colgate vai kāds cits, bet bērniem, tieši viņu vecumam, jā, jo bērniem iedalās, jā, attiecīgi, cik tur to saudzīgumu. Un teikšu, kā ir, bērni izbrāķēja, un viņi ieraudzīja, ka man neatvērta aiz stikla, jo caur stiklu redzas, kas tur stāv māmu. Tev ir alvējas zobu pasta, es tagad tiešām meitenes nemeloju, un viņi nolika malā, man tagad tas Colgate zobu pasta stāv, viņi nelieto atsakās, bet viņi šo te, protams, man ir blakus jāstāv, jo viņiem tendencija uzlikt ļoti daudz, vajag mazu zirnīti, bet man prieks, ka arī bērni, esot savā 7 un 8 gadu vecumā, izvēlas kvalitāti, ja nevis lētāku produktu vai smaržīgāku, kā bērniem taisa, bet tieši alvējas, kas ir maigums, rūpes un jā, kaut kāda sajūta, ka viņiem to gribās. Tā ka tāda ir mana pieredze ar zobu pastām. Un citas tiešām nepērku. Jā, vēl gribēju piebilst, ka tādā skalojamā līdzeklī ir arī dabīgais saldinātais stēvija. Jā, stēvija arī no dabas labs produkts. Jā. Viņš, man liekas, stēvija, ja nekļūdos, ir mūsu C vitamīnā. Arī, manuprāt, bija kā dabīgais. Jā, varētu tā būt, ka tur arī tas saldinātais. Reku meitenes, mums ir atkal vēl viens komentārs izlasīšu. Alvējas zobu pasta arī ir mans top produkts. Man iepriekš zobu tīrīšanas laikā asiņoja smaganas, bet tagad kopš tīru
tīru zobus ar alveju zobu pastu, tad smaganu asiņošana vairs nav bijusi. Nu, ne? Arī laba pieredze, vai ne, meitenes? Nu, ko? Jūs paskatāties tikai par 3 saviem favorītiem, lai gan te ir arī roku losjons kolosāls, par kuru atkal vesels stāsts, bet mēs tikai 3 savus izdalījām. Bet pagāja 44 minūtes. Nu, ko mēs varētu laikam runāt un runāt? Un kur vēl taču ir arī shaving krēms. Nu, jā, skūšanās. Un vēl ir after shaving, jā. Tik daudz, kur ir alvei klāt un grūti 3 topus izdalīt, protams. Jā, skaidrs, deorulītis arī mums ļoti labs, jā, kas arī svarīgi, ka viņš neatstāja pēc tam parasti bieži, ja tu velc kaut kādu melnu apģērbu, tev viss paliek balts, un šis to nedara, un ļoti patīkams tāds nav uzbāzīgs aromāts, jā, un sastāvā ir arī glicerīns, kurš veido aizsargs slāni, jā, un ļoti tāds. Par šo te ātrumā piebildīšu, ka man māsa ir kliente, jā. Viena dzīvo Latgalē, otra Rīgā, bet reizi pusgadā tieši rullīti. Neko citu, bet viņai uzrunā rullītis. Tātad ir atradusi savu rullīti. Teikšu, kā ir. Ne visiem viņš derēs un ne visiem ies. Man personīgi sviedru dziedzeri savādāk, ja atkal citam savādāk. Vienam perfekti der, citam nē. Bet, viņa ir atradusi savu īstu un reizi pusgadā ņemšu tieši šo te rullīti. Jā, tā ka man prieks, ka arī cilvēks atrada savu aizsardzību, jā. Viņiem cik ir arī neitrāls aromāts, ja? Mēs varam jebkuras smaržas lietot, ja? Nenomāt smaržu to aromātu, jo man nepatīk, ka tas dezodorants ir spēcīgs lietot. Viņš arī ir uniseks, viņš rakstās, ka der gan vīriešiem, gan sievietēm. Man patīk šādi produkti, kas stāv, tātad arī savam vīram tādu pašu var nopirkt, ja gribam. Tā ka forši, meitenes. Nu ko, paldies par šo pozitīvo nedēļas sākumu, lai tikpat smaidīgas esam visas nedēļas griezumā. Un domu biedru grupai, teiksim, sekojiet līdzi arī citiem stāstiem, jo meitenes dalīsies arī ar savu top 3-nieku nedēļas griezumā. Esiet uz sakariem, palasiet kādā atpūtas brīdī, jo mēs šeit esam forši ar saviem pieredzes stāstiem. Jā, paldies Skaidra, paldies Agita, man vienmēr prieks parunāties ar jums. Atā un uz tikšanās citā reizē. Jā, jauku visiem vakaru un arī veiksmīgu mūsu nākošo visu darba nedēļu. Super, paldies par vēlējumu. Atā pagaidām.